Tā, sveiciens. Čau, Jekaterina, es tevi redzu. Jā, šodien sveiciens visiem, lai viņa atkal. Tā, es tevi vienoju klāt, jau. Say hi, accept. Baiga ātri. Čau. Čau. Tu mani... Čau, mēs tikai tevi neredzam. Ko man darīt? Kameriņa kaut kur, paspaidi kaut ko. Uzspied kaut kur kameru varbūt ir, es tagad arī tā nu uzreiz nezinu. O, ir, super. Čau, Jekaterina. Jā, tie, kas varbūt ir pieslēgušies, pastāstīšu, ka šodien parasti mēs runājam par teoriju, par veselību, par teoriju, bet šodien nerunāsim par teoriju, bet par praksi, pieredzi. Un, jā, esmu uzaicinājusi Jekaterinu, lai padalās ar savu šo te pieredzi pieredzi un rezultātu pirms un pēc organisma attīrīšanas. Un kam tad šis laiviņš būs interesants? Noteikti tiem, kam interesē holistiska pieeja, citāda pieeja veselībai, profilakse, kam interesē, protams, arī, kuri grib kaut ko atrisināt savā veselībā, bet ne ar tradicionālām metodēm, bet tīri ar dabas līdzekļiem, iet šo dabas ceļu. Jā, un mums ir brīnišķīgi rezultāti, un Jekaterina pastāst par sevi drusciņu, un varbūt tās, jā, un kā bija, kāpēc tu vispār, kad notika pagrieziena punkts, kāpēc tu sāki meklēt kaut kādu vispietību, kāpēc tieši šo variantu izvēlējies, un pastāsti, kā bija pirms tam. Čau, Ilze, vēlreiz paldies, ka tu mani uzaicināji, man liels prieks, un ko es tagad pieķēru sevi, kad es paliku ļoti atkarīga no mūsu produktiem, no mūsu nutrientiem, es vienkārši esmu atkarīga, labā nozīmē, un kā tad viss sākās? Daudz esmu arī stāstījusi, es strādāju slimnīcā, un, protams, man kā darbiniekam ir šī te prioritāte apmeklēt labākos speciālistus savā slimnīcā. Man parādījās alerģija uz sejas, sarkani pleķi, un tas bija 24. gads, janvārs, februārs. Es arī apmeklēju visus speciālus dermatologus, alergologus un arī acu ārstu, oftalmologu, un tas bija tāds riņķu danses viens pie otra, un tad labumu nebija nekādu. Es atteicos no kosmetikas, atteicos no daudziem krēmiem, es sāku lietot visus tos dabīgos produktus un kosmetiku, un 2 mēneši uzlabojumu nebija, un arī bija sūtīti aptiekā speciāli zāles, tiem sarkaniem pleķiem, nekā uzlabojumu. Un tad es iepazinos Instagramā ar Sanitu Kozļakovsku, kura pastāstīja par veselības koncepciju. Man variantu nav, un es arī ļāvos, un es arī uzklausīju Sanitu, aizpildīju veselības anketu, un arī sāku solīt pa solītam sevi attīrīt. Tas ir, kā tu jau zini, tas aizņem nepilnus 4 mēnešus. Sākumā mēs attīram, jau es varu runāt un stāstīt, jau zinu, kā tas ir. Attīram no 1 mēnesi no toksīniem, tad ir 2 mēneši, kad mēs attīram sev no parazītiem, vīrusiem, liekiem iemītniekiem, tad ir dziļās zarnu trakts, un tad atkal šūnu barošana, un tad ir limfu tīrīšana, un tas tā pa solītim, protams, tas nav tā kā 1 mēneša laikā, un man parādījās labi rezultāti. No alerģijas es atbrīvos diezgan ātri un uzreiz, neskatoties uz to, kad man vēl priekšā bija 2-3 posmi, ja? Es jau 1. mēnesī sapratu, ka man tie sarkanie pleķi ap acīm nav. Un tā es pa bišķiņam sāku iepazīt vispār šo kompāniju, skatījos daudz veselības skoliņas un lekcijas un zūmus, un tad es pēc kaut kāda laika sapratu, ka es atkal gribu turpināt to posmu un atkal attīrīties. Tas jau pienāca 25. gads, un 25. Vēlreiz iziet, ja to? Vēlreiz iziet, jo es sapratu, ka man atkal vajag, ja? Un zinu, kas vēl ir, un es arī sapratu, ko es kādreiz nebiju pamanījis,
es nekad sevī tā nebiju ieklausījusies, jā, nekādi, jā, kaut kas sāp, vienalga, iedzer ibumetīnu un viss miers, bet tagad es sevī ieklausos, jā, un kāpēc tas ir, un tādos sīkumos tiešām ieklausos savā organismā, un tā es atkal 25. gadā izgāju vēl vienu konceptu, un tas atkal, protams, aizņem 3,5–4 mēnešus, un jā, atkal toksīni, atkal parazīti, dziļā zarnu trakta, un tā es atkal izgāju, un tu zini, man ļoti daudz to rezultātu, ļoti daudz, tā kā es attīrīšu no tās atbrīvos no alerģijas. Es vairs nelietoju statīnus, jo man holesterīns ir normas robežās, tiešām ļoti labas analīzes atbildes, ja? Tad man ir, tā, es tev pierakstīju imunitāti, tā ka pa šitiem 2 gadiem, no 24. gada marta līdz šai dienai, man nav bijušas augstēšanas pazīmes vispār nekādu, ja, tā kā neslimoju, stipra imunitāte. Ņemot vērā, ka tu strādā slimnīcā ar cilvēkiem, tad tas ir, man liekas, krūti. Jā, kā klientu cilvēks es esmu, un kas visu laiku saskarās ar baciļiem un vīrusiem, cilvēki nāk, jā, tādi, lūk. Un kas man vēl? Man, zin kā, neasiņo smagenes, jā, šitie te pēdējie 2 gadi, es varu iet pie zobārsta, un viņš parasti man pārmeta, tev dīkti asiņo smagenes, gan pie higienes, gan pie zobārsta. Smagenes man vairs neasiņo arī, bet, protams, es lietoju mūsu zobu pastu, arī tas arī ir daudz no svaru, un arī plus vēl esmu attīrījusies. Tad man ir tā, ka nav vairs piena sēne. Pa šiem 2 gadiem man tā piena sēne nav izlīdusi. Tā ir milzīga sieviešu problēma īstenībā, piena sēne. Tas ir fantastiski, ka var tikt vaļā. Es neesmu vairs piedzīvojis pie tās problēmas, jo kādreiz tikai satos, ka kaut kāds stresiņš vai uztraukums, ja, tad es zināju, man ir viņa garantēta, ja, un tad vienmēr biju stežūrējuši svecīts leduskapī. Lūk, un arī tā man nav vairs atgriezusies. Kas tad man vēl... Jā, statīns nelietoju, arī -6 kilogramu pa šiem 2 gadiem, bet tas man nebija tas primārais. Vienkārši attīroties, mēs atbrīvojamies. Es neteiktu, ka es no taukiem, no kā, bet iedomājies, ka tu nesā visu laiku. Jā, tūska aiziet un toksīni arī aiziet. Jā. Un to jau ļoti daudz, jā, es nepateiktu, ka es baigi tur vizuāli pamainījos, jā, bet tie 6 kilogrami ir nost, jo visu laiku bija 60 un plus, tagad ir 54, 55, vai šitā man tagad ir, jā, un viņš arī turās. Es esmu dzirdējis cilvēki, tur vienreiz attīries, mani atmet atpakaļ, tā man tā nav, tā arī man visu laiku turās tas svars 54, 55. Un zini kā vēl? Kas vēl ir, pēc manis pavilkās arī mans vīrs. Tad, kad mēs bijām Korāla Storijas jūlija mēnesī, viņš arī, jā, saskatījās tos stāstus cilvēki, kad, tas bija fantastisks pasākums jūlija mēnesī, kad mēs bijām, es paņēmu abas māsas vīra, un vīrs bija, un pēc tā pasākuma viņš saka, es arī gribu attīrīt, es domāju, labi, tev 3. reizi siešu, un es arī ar vīru vēl 3. reizi 25. gadā izgāju, mēs beidzām decembrī kopā jau, un ko es varu pateikt, kad iet divatā, vienalga, es zinu, vai ar mammu, vai ar meitu, vai ar kaut ko, bet pārītī, manā gadījumā ar vīru, tas ir kaut kas, pavisam kaut kas cits, labāk iet tā, ar kaut ko. Tad īstenībā pat ieteicams attīrīšanos iet visai ģimenei uzreiz, jo, mēs jau mainamies ar visu mikrobiomu, mīļojamies, bučojamies un tā tālāk un tā joprojām, tāpēc tas mikrobioms, visi šie te, parazīti, jā, ir mums kopēji un mēs ar viņiem apmainamies un līdz ar to ir forši, kad var iziet visi ģimeni. Jā, tas arī, jā. Kaut kā toreiz mēs pie tā nepiedomām. Kaut gan es biju viņam teikusi, bet viņš tā neklausījās un, nevarēs viņu pārliecināt. Un es saku, ja pāris viens attīrās, otram arī jāattīrās, jā. Jā, un tad aizbraucot uz tādu lielu vērēnieku pasākumu, kur cilvēks stāstīja ar saviem rezultātiem,
kur bija no Anglijas, no Šveices cilvēki, ja no Īrijas bija visas stāstīja, un tad viņam atvērās jauna čahra. Noticēja, viņš vienkārši noticēja. Noticēja. Jā, un ko pateikt par savu vīru, ja tagad, kad viņš gaida visu šo te programmu. Jā, kāda viņam šo uzlabojumu, kāda viņam rezultāti. Jā, veselības koncepciju viņš izgāja pilnīgi no A līdz Z, arī kolovādu izgāju, un vīram jau antiparazitārā posmā pārgāja sāpēt kreisais plecs, kurš viņam gadiem sāpēja, gadiem. Mēs pat nevaram atcerēties, no kur brīža, no 7, 8, 10 gadi. Kreisais plecs un lāpstiņa. Viņš nevarēja pacelt roku, grūti bija pacelt roku, bet tieši antiparazitārā posmā, ja 2. mēnesī viņš saka, klausies, man nesāp, es roku varu pacelt augšā, lūdzu, es varu mēbeles cilāt. Tāds viņam rezultāts šitas. Varbūt, ka vēl viņš tagad... Joprojām saglabājies, nav atgriezušās sāpes. Nē. Super. Tā, jā, es saku super. Tā pa bišķiņam, jā. Man arī dēliņš, zini, bija vasarā saslimis, viņam bija dedzināšana vēderam. Un tad es viņam saku, davai izēju veselības koncepciju, viņš negāja kolovādu, jo tādiem jauniešiem neiesaka kolovādu, tas ir 3. posms. Bet viņš izgāja golpaku dedzināšanai un antiparazitāro 1 mēnesi izgāja, un viņam pārgāja kuņģa dedzināšana. Jā, nav atgriezusies. Tādi ir tie mani rezultāti. Man prieks. Fantastiski, vienkārši fantastiski rezultāti. Un īstenībā, tu teici, ka 1 reizi izgāja, 2 reizi izgāja, bet īstenībā ir jāsaprot to, ka mēs jau, cilvēki bieži jautā, cik tad ilgi jāattīrās, cik bieži jāattīrās un tā tālāk. Bet ir jāsaprot viena lieta, ka mēs katru dienu ēdam, katru dienu dzeram kaut ko, katru dienu elpojam, visu laiku, nevis katru dienu, jā, un viss jau tas piesārņojums ir mums gan gaisā, gan visādā pārtikā, jā, nitrātī, e-vielas visādas un tā tālāk un tā joprojām, jā, tā pati kosmētika, ko mēs liekam uz sejas, šampūni, ar ko mēs, ja mēs neskatāmies tādus pēc iespējas dabīgākus, bet arī dabīgajiem, viņi jau nav 100% dabīgi, ja tur tāpat ir kaut kas klāt, un tas viss nonāk mums ķermenī. Neskaitot medikamentus, jo ļoti daudz cilvēku lieto medikamentus, tas pats ibumetīns, ja, kas ļoti, ļoti aknām ir, tā kā kaitīgs, un vispār ļoti daudz lietas mums... kā mēs iegūstam šos te visus toksīnus un tos pašus parazītus, vīrusus, sēnītes un baktērijas, jā, un lai mums būtu disbalansā, organismā viss būtu nevis disbalansā, bet balansā, tad mums ir regulāri jāiet vismaz 2 reizes gadā. Ja ir dzīvnieki mājās, kas mums pārnēsā parazītus, jā, arī, tāpat mēs paši pārnēsājam, mēs ejam ārā ar apaviem, nākam iekšā mājās, jā, tagad tūlīt nāks pavasars, viss sāks lidot, viss nokusīs sniegs, visas kakiņas parādīsies ārā, un oliņas ir tik vieglas un maziņas, ka mēs viņas neredzam, viņas lido pa gaisu, mēs viņas ieelpojam un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to tā higiēna, tā attīrīšanās, mums iekšējā higiēna ir ļoti, ļoti svarīga. Vismaz 2 reizes gadā, bet vēlams ir īpaši, ja ir dzīvnieki, tad arī 3 un 4 reizes gadā. Ja, tad līdz ar to mēs to procesu visu laiku atkārtojam. Zini kā, es esmu pamanījis, ka man tā kā prasās attīrīties, es jūtu, ka man padasas jau sāk, smakot. Jā, limfātiskā sistēma. Jā, tad, kad tu esi attīrījies, tev nav... Aromāta nav, jā. Nav zem padusēm, jā, un nesmaržo. Jā, tu paskaties, wow, slapjumiņš ir, tas ir ok, tas ir normāli, jā, bet tev nav. Tu pasmaržo, tev nav. Nav smaķelis, jā. Un tad, kad tu saproti, tad jā, skaidrs, tā kā vajadzētu jau sākt attīrīties, jā. Jā, man arī tā ir pazīme. Un kas ir svarīgi, arī varbūt kāds skatās par dezodorantiem parunāt, ja visi tie 24 stundas, 72 stundas tie dezodoranti, kas
ja mēs tādus lietojam, iepūšam padusē ir visi limfmazgli, un kāpēc vispār mēs svīstam, kāpēc padus svīst, lai izvadītu ārā limfātiskā sistēma, lai izvadītu toksīnus ārā un visu, kas viņai nav vajadzīgs. Un ja mēs tur visu aizpūšam ciet, šīs, visu aizbloķējam, tad attiecīgi tiem toksīniem nav kur palikt vairs, un viņus sagrūž visus atpakaļ ķermenī, un vēl to ķīmiju pa virsu, ja, dezodoranti, jo tur ir visi arī šie, viss tās kaitīgās vielas, alumīnijas un kas tik tur nav. Un līdz ar to, kas veidojās visi krūtsvēži un viss pārējais, un tas ir īstenībā ļoti nopietni. Īstenībā par dezodorantiem tas ir atsevišķs stāsts, bet par to ļoti, ļoti dar aizdomāties, un tāpēc vispār dezodoranti nebūtu jālieto, jo mēs dabīgi svīstam. Tas ir normāla cilvēka parādība svīst. Tādā veidā organisms atbrīvojās no šiem toksīniem. Ja? Tas ir jāsaprot, bet sviedriem ir jābūt bez aromāta. Ja ir aromāts, tā tad ir piesārņota limfātiskās sistēma, ko vajadzētu attīrīt, palīdzēt organismam attīrīt. Jā. Tas ir viens no rādītājiem, pirmais rādītājs, un ir laiks attīrīties. Jā, tas ir viens no rādītājiem. Protams, man personīgi, kāpēc es vispār uzsāku šo te visu, man, protams, ir atsevišķi video piepinots profilā, kuras stāstu savu pieredzi, bet man bija tā sajūta. Man pirmkārt es izslimoju ļoti daudz antibiotiku kursi, man izdūra blakus dobumu, tur antibiotikas slēdz, man nozāļoja 1,5 mēnešu garumā. Un es pēc tam sapratu vienkārši, ka, kas ir nodarīts, jo es vispār esmu, ne īsti par medicīnu, nekad neesmu bijusi, par antibiotikām, tikai tad, kad mirstamā kaite lietoju un tiešām pēdējā tādā stadijā un kaut kā vairāk uz tiem augiem, uz dabu un tādā veidā. Bet, bija reize, kad vienkārši toreiz vēl nezināju par tādu organismu attīrīšanu, kad tev jau ir tik piesārņots organisms, jā, un man bija streptokoks, droši vien viņš joprojām tur ir, viņš ikvienā ir, bet tas, cik viņš ir, cik novājināts organisms ar imunitāti un cik viņš spēja, izlīst ārā, varētu tā teikt. Un jā, man bija tā strutojoša angīna visu laiku, pat dzīvi jau no bērnības. Un tad bija antibiotikas jādzer, jo ar zaļu tēņām netika vienkārši galā. Un jā, un tā arī tālūk es tā kā izgāju šo te slimību, un tad man radās tāda dabīga vēlme attīrīt organismu, attīrīt tieši no antibiotikām. Un jā, un tad jau pamazām es arī saņēmu šo te informāciju un klausījos visas šīs lekcijas, un tad man visi punktiņi salikās uz vispār, kas notiek, kāpēc viss tas notiek, un tas bija fenomenāli. Un tad gribējās kliegt visai pasaulē, jums viss tas ir jāzina, ka tu uzzini, kā īstenībā tas viss organisms strādā, un kad īstenībā tu pats spēj palīdzēt savam organismam, jo pirms tam man likās, ka visi, ja es saslimstu, tad ārstam uzgrūž visu atbildību, tu davai ārstē mani, tagad tu esi atbildīgs par manu veselību, bet patiesībā jau tā nav. Patiesība ir pavisam cita, mēs paši atbildām jau profilaktiski, tāpēc es ļoti tagad stāstu tieši par profilaksi, lai cilvēki jau laicīgi sāk domāt, negaida šo te slimību, jo slimības nerodās vienā dienā, slimības 5 gadus, kad šūnu līmenī parādās kaut kāda kaitīte, 5 gadus attīstās šī slimība jau, kad varētu teikt tas pats simptoms, kas notiek, tā kā. Tas vēl ir, es teiksim, jau no 24. gada, aptiekā arī vairs neiepērkos. Es neesmu pirkusies neko aptiekā, jo es atradu visu šeit, šī kompānijā, pilnīgi viss. Mīļākais produkts ir skudru koka mize. Dabīgais antibiotiķis. Ja teiksim, ja kādreiz man ibumetīns vienmēr
Vienmēr man bija ibumetīns, vienmēr, jā. Kaut kas iesāpēs, kāds muskulīts vai galvas sāpes, ja man bija ibumetīns 200, 400, un tad es tur tā varēju uz pusītēm vai kā. Tagad ir skudru koka mize, jā. Vai H- 500 ir topā. Vai nu vienkārši ūdentiņš, jā, dzīvais ūdens. Nu jā, tagad jau esmu gudru un, jā, ar dabīgiem produktiem. Nē, nu jā, mēs redz ieraugam to vērtību un patiesībā. Nu, tas, ko es kādreiz uz augu tējām, nu, tā kā gribēju izbraukt, jā, visu angīnu, ka bija skaloja tur saules ūdeni, tur dzērām kaut kādas tur pelešķu tējas un tādas tējas, bet tas ir drusciņi pa maz, ja tas iekaisums jau ir, to var darīt profilaktiski, dzert tējas, bet tad, kad jau ir kaut kāds iekaisums un tie procesi jau ir aizgājuši jau pārāk tālu, tad ar to vien ir pa maz. Tad vajadzīgi šie ekstrakti, un arī diezgan lielos daudzumos. Es esmu dzērus arī 4 un 5 skudru kokus, ja, nu viņus arī drīkst dzert līdz 30, jo nu, tad tie ir dabas auga ekstrakti, ja, skudru koka mize. Skaitās ļoti spēcīgs dabīgais antibiotiķis, kas nenoslogo organismu aknas, jā, viņš vienkārši palīdz iedod tādu būstiņu. Un, nu jā, korāla maina, ko tu pieminēji, tas ir sārmains, un H-500 tas sasārmina organismu, un sārmainā vidē nevairojās baktērijas, vīrusi, jā, un neiet uz priekšu, tāpēc arī temperatūra uzreiz krītās. Es arī bērniem, nu es 5 gadus esmu šajā visā iekšā, un es arī esmu aizmirsusi ceļu uz aptieku, pirms tam Nurofēns bija bērni, 3 mazi bērni mājās, un kā likums vienmēr saslimā piekdienas vakarā, un tad kā mammai panika sākās, jo pie ārstiem netiec, vienīgais, kas ir ātrā palīdzība, un tu nezini, ko darīt, nezini, ko iesākt, un tu tāda ļoti liela bezspēcība, bērnam augsta temperatūra, un tu neko citu nevari viņam iedot kā Nurofēnu. Un arī vienreiz bija man mazākajam, kad nu, nepalīdzēja. Reāli tu iedod, uz kaut kādu pusstundiņu nokrītās pa kaut kādu, nu, pieņemsim, nezinu, 3,9 un 5, jā, un nokrītās līdz 3,9 un atkal sāk celties. Un, nu, bija tā viena reize, bija nenormāli traka. Man bija riktīgs, nu, tāds nervu šoks, un tu nezini, ko darīt. Jā, tā kā, nu, šobrīd mums vispār jāsaka. Nevar, zin kā, es esmu ievērojis, nedrīkst lielīties, jo visums nemīl šito te. Bet, nu jā, jāsaka, paldies Dievam, tiešām mums, nu, vispār nesam, nu, man nav bijuši vajadzīgas nekādas zāles, mēs tiekam galā. Mēs jau, nu, par slimībām saucam kaut kādu puņķītes piemetās vai krekšķus vai tas, tā ir mūsu viss slimība. Tā kā, jā, nu, es esmu, jā, arī priecīga, ka ir šī mājas dabas aptieciņa mums vienmēr par rokai un organismu attīrīšana daudz dod, jau imunitāti uzlabot gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un, jā, organismu attīrīšana, tā ir stēle, es gribu teikt. Riktīgi gribās, lai uzzina pēc iespējas vairāk cilvēki, vai ne? Un tas jau tavi rezultāti un viss tas ļoti, ļoti vīra rezultāti un vispār ļoti daudz cilvēku rezultāti ļoti iedvesmo. Tā kā Tas vēl paklausies, jā, nu, tā kā es strādāju slimnīcā, nu liekas, ka man ir pieejas visi, es saku, nu dariet kaut ko ar mani, bet tad tiešām jūs vecītā, jūs nevarat man atbrīvot no tās alerģijas, no 2 mēneši, bet šitā te, un ir tā pieejas gatava, lūdzu, dariet kaut ko un visu ko tik neesam izmēģinājuši un pārbaudījuši testus, no kā un ko, visu pārbaudīt, bet nevar saprast, un beigās elementāri attīri sevi no toksīniem un parazītiem, viss. Jā, viss ir ļoti vienkārši. Man meitiņai bija no 7 mēnešiem atopiskais dermatīts, un kāds, nu, mēs arī pie alergologiem braucām uz bērnu slimnīcu, un viņai, nu, špricēja tur kaut kādas adatas dūra, un es jau vairs neatceros visu to sistēmu, kur ņēma tur pārbaudījus dažādām alerģijām. Viņa man noģība, jo viņai no adatām bija ļoti, nu, bēliņa, kā ieraudzīja adatu, tā viņa ģība. Mēs to mazo bērnu, viņai bija toreiz kaut kādi 2 gadiņi, 3, nu,
taipījām pārstiem. Neviens tā arī nepateica. Tā arī nesapratām, no kā viņai tā alerģija. Bet vienkārši, es tagad zinu, no kā. Vienkārši vajadzēja attīrīt bērnu. Jā, antiparastāro iziet, jo bērniem, redz, ir ļoti... Visi iet caur muti, viņi iepazīst pasauli caur muti, un man tieši meitiņai bija tā, ka viņai, absolūti viss, kas bija rokā, viņai bija mutē. Un tas bija, viņai bija tie stomatītes saucamais, tas, kas mutītē ar sarkanām pumpiņām izmetās. Gada laikā kaut ko 4 bija. Gadiņš viņai bija. Novājina, un tas jau nozīmē, mēs jau nedzīvojam sterilā vidē, mēs laukos dzīvojam, jārā iet, visu ņem, bērns smiltis bāž mutē, viss mutē bāza. Un tas jau veicina visu to, kas nokļūst, visi vīrusi, baktērijas un tie paši parazīti, ja, un līdz ar to vienkārši organismam vajadzēja palīdzēt to visu dabūt ārā. Un bērniem ir ļoti ātri rezultāti. Jā, bērniem ir ļoti ātri rezultāti, jo ātri attīrās. Viņam strādā daudz labāk tas organismiņš un ātri attīrās. Tā kā, jā, tas noteikti. Es zinu, ka nedrīkst runāt par bērniem un veselību un tādām lietām, bet jā, nevar nerunāt, jo tas tiešām palīdz. Manam dēlam, 19 gadi, kad viņš vasarā, viņam tas kuņģu problēmas sākās, dedzināšana vēderā. 2 mēnešos jāpārgāja, bet redz, mēs noķērām uzreiz to momentu, bet es pieļauju, kā arī, ja pat būtu ielaists tas viss arī nostrādāt. Viņam nostrādāja, vairs nav atgriezusies dedzināšana vēderam, jā. Jauniem cilvēkiem, tīpaši, bērniem jaunākie, jauniešiem, ja mēs noķeram vispār sākumā, tad tas vispār ļoti ātri. Ja tas ir kaut kāds jau gadiem bijis, tad iespējams, ka arī bērniem vajadzēs ilgāk to attīrīšanās laiku, bet pieaugušajiem jau, protams, tur, kaitas ir krājušās gadiem un zin kā, es vienmēr saku, līdz 40 gadiem bojājam veselību, pēc 40 gadiem cenšamies kurš māk sākt ārstēt, jā. Un man īstenībā arī pēc 40 sākās šis te pagrieziena punkts, kad es sāku domāt, ka, kas man sagaida nākotnē, un kā es gribu, to nākotni, tās vecumdienas sagaidīt un izdzīvot un nodzīvot, un tas man arī, tādu klikšķi iedeva, ka kaut kas dzīvē ir jāmaina. Jā, tā kā, jebkurā gadījumā, ja kāds klausās un kādu uzrunā, ja kas mums ir sācies aknu projekts no 16. februāra, tikko sākās, vēl šonadēļ var pievienoties, respektīvi aknu programma ir, kad mēs atbalstam aknu, un īstenībā no aknas jau arī viss sākās. Akna ir praktiski pati pirmā, kas cieš, jo no viņas ir atkarīgs ļoti daudz, principā viss mūsu organismā. Viņa pilda ļoti daudz funkcijas, sākot jau ar asins filtrēšanu un vitamīnu sintezēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc tas ir ļoti būtisks orgāns mums, ko vajadzētu atbalstīt. Un otrkārt, tad, kad mēs ejam attīrīšanos, gan detoksu, gan antiparastāro, tā ir attīrīšanās. Un caur ko organisms mums attīrās, filtrē visu caur aknu. Jā? Protams, zarnutrakts, akna, nieres, un tāpēc, akna ir tāds mums ļoti mūsu karalienes, aknas. Un tāpēc, ja kāds grib uzzināt šo te, dziļāk, vairāk par šo te veidu, kā mēs to daram, kā attīram savu organismu, droši varat sakontaktēties ar Jekaterinu vai ar manīm un norganizēsim šo te konsultāciju, pakonsultēsimies un pastāstīsim vairāk. Un 1. martā mums ir ķermeņa restarts, kas katru mēnesi 1. datumā jauna grupiņa, kura ir apmēram ap 100 cilvēku. Tagad es apskatījos, man liekas, 120 cilvēku detoksa grupā ir. Un katru mēnesi 1. datumā jauns iespēja uzsākt šo organismu attīrīšanu. Sāk no nulles. Sāk no nulles, tā kā, ja ir kādam interese, protams, vai no Ilzas vai pie manis. Jā.
Jā, tā kā mums ir ļoti viss kaut kas, mums ir ļoti daudz lekcijas, ko mācīties, ko klausīties, ko izzināt par sevīm, par savu organismu un vispār par veselību kā tādu, kā mums viņam palīdzēt un būt veseliem arī uz priekšdienām, kā varbūt atbrīvoties no kādām kaitēm un kā saglabāt, galvenais kā saglabāt mūsu veselību, mūsu dārgo veselību. Īstenībā nekas dārgāks nav. Jo tad, kad es slimoju, pirms es atnācu uz Koroļu klubu, pirms es slimoju, es gulēju gultā un es domāju, ka es nomiršu. Man bija tik slikti. Man bija mazi bērni to brīdi, kā vajadzētu ar viņiem darboties, tur ēst, taisīt. Es neko nevarēju, es vienkārši gulēju kā beigta. Un es varēju padomāt tikai to, cik man ir slikti un kā varētu tikt vaļā no kā tik ātrāk šis viss beigtos, jo tas ir, es nevienam ļaunākajam ienaidniekam nenovēlu šo te sajūtu, un zinu, ka ļoti daudz cilvēku šādi jūtās. Un tas ir, tas stāvoklis briesmīgs, kad nekas dzīvē neinteresē vairāk, kā, tev prātu, tev visu koncentrēšanos, visu prātu aizņem tava slimība. Nu jā, tagad nekas nav labāks kā attīrīt sevi. Jā. Tas ir viennozīmīgi. Protams, katram ir jāatrod savs tas ceļš, jo varbūt ne visiem der šis ceļš vai kāds cits ceļš, bet katrs jau kaut ko meklē. Bet, jebkurā gadījumā jau uzrunā, jo tad, kad es par šo te uzzināju, tad tiešām man likās, tas ir mans. Es ne pret ko nemainītu, jā, un te visi ir ārsti salikuši, visu paku sistēmas, viss ir izdomāts tik profesionāli un tik superīgi, kad vienkārši ņem un dari un dzīvo vesels. Dzīvo vesels, jā. Tā kā, jā, novēlu visiem veselību noteikti. Droši vien vēl siro visādi vīrusu, un es ik pa laikam kaut ko dzirdu, bet, paldies Dievam, mani tas kaut kā neskar. Jā, tādi kaut kādi gripveidīgie un tādas lietas. Tiešām kaut kā viss iet seceni, paldies Dievam, jāsaka tā. Jā. Bet, tas nenozīmē, protams, ka labāk par to nerunāt. Tas nenozīmē, ka mēs attīram organismu, kad mēs nekad neslimosim. Nē, tā noteikti nav, tāpat saslimstam un tā, bet tas, kad mums imunitāte ir spēcīgāka un mēs zinām, ko darīt. Mēs zinām uzreiz skudru koks, tur tas un būstiņš un uzreiz imunitāte ir spēcīga, var cīnīties ar to visu un ātrāk tiekam ar to galā. Tā kā tas ir tāds plusiņš. Lūk, jā, tā kā, ko mīlīši, jā, ja kas, tad noteikti rakstat mums, zvanat, rakstat mums, es nezinu, kā tev, ja man ir WhatsAppiņš, tev var uzrakstīt noteikti, pilnīgi, Man raksta komentāros, jā, te kaut kādi jautājumi ir, kā parasti, es jau pirmo reizi jautājumu, es neredzēju nevienu jautājumu. Ja bez kaut kā citur. Ko jūs varat ieteikt pret akūto bronhītu? Noteikti attīrīties. Man kolēģītai bērnam bija akūts bronhīts visu laiku šo te pulminolu, pūtu vai kā viņu sauca. Kā viņi attīrīja bērnu, beidzās visi bronhīti. Tie ir parazīti. Laikam viens jautājums tur tikai bija. Kas ap ko iet runa? Par veselību iet runa, jā, tas bija pašā sākumā, vairāk arī nav. Par organismu attīrīšanu iet runa. Jā, ja kādam ir jautājumi, tad ir īstais brīdis uzdot par organismu attīrīšanu, par veselību. Bet, jā, bronhīti tā arī ir. Tad, kad mēs attīram uzreiz, principā arī visi šie atopiskie dermatīti, visi, kas ar ādu saistīti ir, tad tas viss bērniem ir tīpaši ļoti ātri pazūd. Pieaugušajiem varētu būt ļoti dažādi. Ir, kam pazūd ātrāk, šie rezultāti ir ātrāk, un ir, kam ir ilgāk, citiem gads ir jāiziet visu laiku, to koncepciju iet uz riņķi, un pēc gada parādās rezultāti. Ko Ilzītes vēl atcerējos? Man mamma tikko beidza, un viņai pēdējās nedēļas iet aknu programmu. Viņa sāka, pēdējās dienas, aknu programma ir 3 mēneši, 90 dienas, un
tā kā manai mammai ir cukura diabēts, un tagad viņai atnāca detoksa paka, ko es taisīšu viņu tūlītās vaļā, priekš mammas atnāca paka, un viņa tālāk iet attīrīšanos, pēc koncepta. 1., 2., 3. mēnesi, viss kā pēc grāmatas, un aknu programmas laikā mammai uzlabojās redze, nenēsā brilles. Tā kā mammai cukura diabēts, viņai ik pēc 3 mēnešiem atstiņām veidojās plēvīte, ko slimnīcā viņa to plēvīti ņem nost ar lāzerīti. Jā. Un viņa jau bija 2 reizes uz procedūru, 2 mēnešu viņai jāiet plēvīti ņemt. Viņa iet, daktars saka, man nav ko tev ņemt. Iedomājies? Jā, iedomājies viņai, 3 mēneši un brilles nost, jo viņai no tām brillēm, viņa nesā, viņai slikta dūša, viņa nesaprot, kāpēc viņai, slikta, tā kā uz vēmšanu. Viņa saprot, ka novelkot brilles viņai ir ok. Un saprot, ka viņai maz brilles nevajag, viņa var palasīt. Jā, un tad arī fantastisks rezultāts. Jā, tā ir aknu programma. Tas ir tas, par ko tu tikko teici, jā. Tas pats galvenais filtrs viņš ir, vai kas viņš ir, jā, pats galvenais. Tas galvenais orgāns, viņš ir gan filtrs, gan sintezē vitamīnus mums, un principā izdala žulti, un ko tik viņi nedara. 3 mēneši viņi attīrīja savu aknu, tie ir koncentrēšanās tikai uz aknu, plus dzīvais ūdens, jā. 1 mēnesis, 2 mēnesis, 3 mēnesis, tikai pamainās tie nutrienti, un kāds fantastisks rezultāts. Tas ir, jā. Tā kā es visu laiku kādu savu ģimenītē, kādu tur pačubinu un palīdzu. Kādam vienmēr ir rezultāti. Tas ir fantastiski, ka mēs varam palīdzēt, saviem mīļajiem tuvajiem, un tas ir forši. Tas ir tiešām forši. Varam uzlabot dzīves kvalitāti gan saviem mīļajiem, gan arī par to stāstīt. Un, protams, ne visi tam piekrīt, vai ne, ko mēs stāstam. Ir pretēji viedokļi, ir kas atbalsta medicīnu un caur medicīnu iet. Tam visam ir vieta būt, bet tie, kas ir atvērti un meklē šos citus veidus, kā mēs to izdarījām, ka mēs sapratām, ka medicīna nestrādā un ka gribam kaut ko dabiskāku un labāku, un kas tiešām strādā, tad arī šī informācija ir domāta šādiem cilvēkiem. Tā kā, manā gadījumā medicīna, diemžēl, nepalīdzēja, un es joprojām esmu medicīnā, un man nepalīdzēja 2 mēnešus, cīnījos ar alerģiju, ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Tāpēc, ir jāsaprot, ka medicīna strādā ar simptomiem, viņi noslāpē simptomus uz kaut kādu brīdi laiku, un tad rezultātā visu laiku ir jālieto kaut kādas zāles, viss kaut kas ir jālieto, vai ne? Vai smēras uz kaut kādiem dermatītiem un tādām lietām, un vai zāles mēs dzeram, kaut kādam orgānam, kaut kādai vienam simptomam, un līdz ar to bojājam kaut ko citu. Tas ir aburtais loks īstenībā, un tad, kad mēs to apzināmies un saprotam un sākam domāt no citas puses, tad arī mēs atveramies un citām iespējām, tā teiksim. Jā, vajag ļauties vienkārši. Vajag vienkārši ļauties, jā. Lūk. Tā kā, paldies, Kati, ka tu atnāci padalīties, bija ļoti forši. Paldies tev par tavu pieredzi. Un tad jau tiksimies citos laiviņos, vai ne? Tā. Tā, visiem. Lai laba visiem.